Siliņas kundze, Rinkevičs, Saima, tie būs pirmie 35 gadu Latvijas vēsturē, kas ir strādājuši laikā, kad mums kaimiņu valstīs norisinās karš. Mēs esam pirmie, un mūs par to un par šīm neizdarbībām vērtēs arī vēstures grāmatās. Valdības darbam ir ļoti vienkārša mēraukla. Manuprāt, tas ir ļoti vienkārši. Cik ir izdevies sagatavot Latviju apdraudējumam, kur Ukraina ar savu tautas drosmi neatlaidību mums ir dāvinājusi jau 1470 dienas šodien vai 5 gadus sagatavošanās laiku. Kariņa kungs ar saviem lidojumiem un ambīcijām par Briseli mums atņēma Latvijai 1 gadu sagatavošanos. Veselu gadu mēs izniekojām. Un premjerei Siliņas kundze ir ļoti nelāga tāda viena īpašība, kas visai Latvijai izmaksā ļoti dārgi. Viņai pārāk lēni pielec. Pārtraukt tirniecības saikni ar Krieviju 5. kara gadā. 5. kara gadā. Bravo, bravo. Mangāna rūdas eksporta pārtraukšana 2 gadi prasīja. Saprast, ka Briškens nebija labākā izvēle Rail Baltica ministrēšanā 1 gads prasīja. Atvaino, Kaspar. Es saprotu, ka savu bērnu ir ļoti grūti kritizēt un vadīt. Bet ko beigās tad būvēs Rail Baltica? 2 gadus jau tā arī nezinām. Manipulācijas Stradiņas slimnīcas korpusa būvniecībā tie papildus 100 miljoni un vēl nekas nav uzbūvēts, bija jābūt jau gatavam šobrīd. Rosina Rail Baltica izmeklēšanas komisijas, disciplinārās lietas, bet viss jau ir izmeklēts, viss ir zināms, ir tikai jādara. Cik tam jau gadi pagājuši? Air Baltica ies uz IPO, un Lufthansa būs tas galvenais arī investors. Zvēra pēdējā injekcija, tas bija 2024. gadā. Mēs konkrēti dzirdējam tieši šādus vārdus. Es atgādināšu, šis ir 26. gads, kurā gada beigās būs rociņa 150 miljonus lūdzu. 150 miljonus. Ja, tā būs aploksnīta nākošajam premjeram. Sākam premjerēšanu. Meironī turpina nelegāli tērēt valsts mantu. Tie ir 200 miljoni eiro jau 5 gadus. Ja? Neviens par to nevienam nerūp. 5. kara gadā tiek apzinātas 500 patvērs. Ne uzbūvētas, ne iekārtotas, bet apzinātas. Tad uz papīra piefiksēts. Žoks ir izbūvēts, bet cik tas gadus ir prasījis. Tas vien ir varbūt izdarīt. Un kas ir tas, ko Siliņa un jaunā vienotība turpina Kariņa iesākto sērgu? Bezatbildīgi vadīt valsti uz parādu ar maksimālo budžeta deficītu. Tikai aizmirstam to, ka nav jau vairs bezmaksas nauda, tā būs jādod nākamajām paudzēm. Un nākamajām paudzēm būs nevis 2 pensionāri, kas jau ir smaga nasta uz pleciem, bet jau 3 pensionāri jāpabaro no savas naudiņas. Un tas viss, jūs sakat, labklājība. Tā visa labklājība šodien ir uz nākošos paudžu labklājības rēķina. Nākošām paudzēm šī labklājība kritīs. Tikai tāpēc, ka mēs bezatbildīgi aizņemamies. Jo budžeta disciplīna ir totāli izgājusi ārpus rāmjiem. Mums ir 7 gadi ar maksimālo budžeta deficītu režīmu. Tādas vaļības neatļāvās neviens iepriekš pirms jums. Un Eiropas kara krīze, tranzīts ar kara agresoru Krieviju, nav pārtraukts. Sliedes nav demontēts. Aizsardzības grāvs, kā Ukrainā, nav izrakts. Gaisa aizsardzība pret šahedu droniem neesam gatavi. Tāpat kā Persijas līcis arī nebija gatavs, bet atšķirības ar Persijas līci un mums, viņiem ir nauda, par ko nopirkt no Ukrainas šīs tehnoloģijas. Un pasaules kārtība ir mainījusies. ASV attieksme pret Eiropu ir arī mainījusies. Latvija nav padziļinājusi savas ekonomiskās attiecības ar jauno galveno Eiropas ekonomisko dzinēju un līderi Poliju. Kur ir mūsu attiecības ar Poliju? Laiks. Es varu padomāt. Lūdzu apvienot.
Latvija nav piesaistījusi jaunas un modernas militārās tehnoloģijas jaunvaras Ukrainas uzņēmums Latvijā. Vēl neviens tāds nav. Un 1. jūlijā stāsies spēkā brīvās tirniecības līgums starp Eiropu un Indiju. Vai valdība ir notikusi kaut viena sēde par to, kur tiktu izskatīts šis jautājums, ko Latvija iegūs no šīs globālās lielās sadarbības? Vai Latvija ir gatava startautiskai konkurencei ar citām 26 Eiropas valstīm? Vai arī mēs nepiedalāmies un izlaižam šo? Un ja sāks militārais drauds un Latvija izbrauc 100 000 darbinieku, budžetam ir totāls kolaps, kaut vai vien Eiropas finansējums, piemēram, ir samazināts. Arī tad budžetam ir totāls kolaps, jo bez jebkādas drošības pilvena mēs ejam vienkārši turpinājumā nākamajā krīzē bez drošības pilvena. Aizņemšanās būs grūta un nereāli dārga. Un 4 gados nav atrasts jauns ekonomiskais modelis, kas var ģenerēt budžetam ieņēmumus jaunajā digitālajā pasaulē. Zaudēti ir gadi. Mēs dzīvojam tā kā tādā sūnu ciemā un ceram, ka cits mūsu vietā notīrīs sniegu. Kādu scenārijas valdība ir sagatavojusi? Un visbeidzot, es ceru, ka šis būs pēdējais Siliņas kundzes premjeras ziņojums Latvijas vēsturē. Dievs svētī Latviju!